Bet galvu neredz, cerams, ne tos visus. Kaut ko redz, bet datus neredz. Šito varbūt novākšu, jā. Tā, labi. Labdien visiem! Tā, neviens vēl pagaidām nav pieslēdzies, bet šobrīd ir tā, ka pēdējās dienas, nedēļas mums ir šausmīgi daudz neprecīzas, haotiskas informācijas presē par notikumiem, kas ir notikuši saistībā ar šo te difterijas vai it kā difterijas ārstēšanu, kas ir notikusi Latvijā. Ja ļoti daudz neprecīzas, tendenciozas informācijas, šur tur melīgas apzināti vai nē, nezinām, bet šobrīd es piedāvāju paskatīties, noklausīties šo te stāstu no pirmavota, no tā redzējuma, kā pati Anna šeit no notikumu epicentra to visu redz, un viņa izstāstīs to stāstu, kāds tas ir no mūsu šī arī parastā cilvēka skatpunkta ikdienas. Un tā, lūdzu, tad tūlīt es apgriezīšu. Tā, pagaid sekundīt, es otru apgriezīšu. Tā. Nu, lūk. Sveiki, tā, tad pamēģināsim izstāstīt visiem, lai cilvēki zina arī tavu stāstu, tad otru pusi šim te, ko mums apgalvo cilvēki. No paša varbūt sākuma, visu chronoloģiski, kas vispār ir noticis, kas notika ar tavu ģimeni un kā tas viss sākās un līdz pat šodienai. Sākšu ar to, ka es nesen biju laimīga 4 bērnu mamma. Un šobrīd man ir atņemtas tiesības uz kādu laiku attiecībā pret visiem bērniem, bet kā tas sākās, es īsti pati nezinu, jo vēl augusta pēdējās dienās mani bērni bija laimīgi, veseli bērni, kuri bija devušies ceļojumā uz Salkrastiem, atpūsties pie jūras pirms skolas laika sākuma un atbraucot no Salkrastiem. Vēl joprojām man bija laimīgi veseli bērni, kuri spēlējās pagalmā, un arī vēl svētdienā man bija laimīgi veseli bērni. Bet pirmās pazīmes, kas liecināja, ka kāds ir saslimis, sākās 2. septembrī, bet tas nebija nekas nopietns. Mēs bijām nolēmuši, ka manai vecākajai meitai, kurai sākās pirmā skolas diena 2. septembrī, līdzi brauks brālītis un māsa, kurai 6 gadi, lai paskatītos to atmosfēru un sāktu pamazām pierast pie skolas. Lūk, un tā mans vīrs aizbrauca ar maniem 3 bērniem uz skolu, uz pirmo skolas dienu, un atpakaļ atbraucot, es pamanīju, ka dēliņš ir saguris, bet nekādu ārēju pazīmi nebija. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka nogura no visas garās dienas, no pasākumu. Vienkārši noliku viņa dienas dusiņā. Pēc dienas dusiņas arī es uzreiz nemanīju pazīmes, bet pēc tam viņam parādījās temperatūra augsta, un uz vakaru ļoti strauji sapampa kakls. Un mēs, protams, domājām, ka viņš ir saaugstējies ļoti nopietni, jo mēs vēl dienu bijām pie jūras, un arī atpakaļ no jūras braucot, mēs vēl augstākā ūdenī peldējāmies ērgļu ūdenskrātuvē. Un sākām ārstēt viņu ar mājas līdzekļiem, jo mēs neesam tā ģimene, kas pirmajām pazīmēm uzreiz skrien pie ārstiem. Un līdz šim mani bērni bija ļoti veselīgi, praktiski neslimoja. Ir bijušas dažas angīnas un saaugstēšanās, nekādu alerģiju, nekādu saslimšanu citu maniem bērniem līdz šim nebija. Veselīgi lauku bērni, lauku vidē auguši.
Un tātad uz vakaru pusi manam dēliņam piepampa kaklas, klepus nebija. Mēs tiešām sākām ārstēt ar tējām, ar medu, ar siltu pienu. Tas nelīdzēja. Nākamajā dienā mēs nolēmām, ka tomēr vajag arī aptiekas zāles izmantot. Un sāku ārstēt jau ar, pieņemsim, nurapenu, ar kaklā iesmidzināmo. Un arī nekāda efekta īsti nebija, nevarēja saprast, kas notiek. Arī dēliņš neklepoja, neatkrēpojās. Un īsti puņķu arī viņam nebija kā tāda. Un es sapratu, ka ir dīvaini, prasīja vīram, ko viņš domā. Viņš bērnībā daudz vairāk par mani ir slimojis. Un viņš teica, ka viņam izskatās pēc angīnas parastas, vienkārši angīnas. Bet tomēr mēs nolēmām, ka bērns ir jāparāda ģimenes ārstam, bet naktī no 5. uz 6. septembri likās, ka jau dēlam ir ļoti grūti elpot. Un nolēmām ar vīru tomēr sagaidīt rītu, vest pie ģimenes ārstes, jo domājām, ka viņa uzreiz pateiks pareizāko risinājumu. Un tajā brīdī dēliņš vēl joprojām runāja, staigāja, pats dzēra ūdeni. No rīta mēs aizvedām viņu pie ģimenes ārstes, un ģimenes ārste konstatēja, ka viņam degunā varētu būt svešķermenis, jo tur esot strutas parādījušās. Mājās es strutas neredzēju. Viņš arī īpaši puņķi, viņam nebija dažkārt, kāds puņķis bija, to es savācu. Pats viņš izšņaukt degunu nemācēja. Un arī atkrēpoties nemācēja, tāpēc arī bija jau iepriekš nolemts, ka tomēr jābrauc pie ģimenes ārstes, lai vismaz iesaka, kā iztīrīt visu iekšā, kas tur krājās. Un ģimenes ārste nosūtīja dēlu uz Madonas slimnīcu. Un Madonas slimnīcas slēdziens bija tāds, ka tā ir akūta angīna ar iekaisušiem limfmezgliem. Madonas slimnīca nosūtīja dēlu uz Rīgu. Kopā ar manu dēlu aizbrauca mans vīrs jau no paša sākuma. Gan pie ģimenes ārstes, gan uz Madonas slimnīcu, gan uz Rīgu. Tātad Rīgā viņi nonāca 5. septembrā pēcpusdienā, varētu teikt, un uzreiz nonāca intensīvajā terapijā. Uzreiz manam dēliņam tika ievadīta narkoze, un viņš tika pieslēgts pie sistēmām, un principā kopš tā laika viņš arī nekad pilnīgi nenāca pie samaņas. Tātad tādiem bērniem 5. septembra rītā viss bija kārtībā. Mana meita gāja uz skolu, tāpat kā visas citas dienas. Viņai ceļš uz skolu ir tāls, jo mums jāved ar mašīnu līdz skolas autobusam. Tad ar skolas autobusu jābrauc uz skolu, tad jābūt skolā, un tad jābrauc atpakaļ. Un atgriežoties mājās arī nekas neliecināja, ka viņa būtu slima, vienīgi viņa bija sagurusi. Es arī viņu aizsūtīju pagulēt, tā kā es ļoti uztraucās arī, kas notiek ar dēliņu. Es zvanīju daudz uz Rīgu, un parasti tomēr es viņus nolieku gulēt. Šoreiz viņa pati bija aizgājusi 9 gulēt, kas mūsu ģimenē ir retums principā, ka bērns pats aiziet gulēt. Bet tomēr skolas nedēļa pirmā jau bija gandrīz pagājusi, un es arī domāju, ka nogurusi vienkārši no skolas. Bet tad naktī es sāku pamanīt, ka tieši naktī pacēlās jau vakarā temperatūra, un sāku pamanīt arī, ka pēkšņi uztūcis liels kakls, tāds pats kā dēliņam, un sapratu, ka tas ir tas pats, ka es ar to mājās netieku galā, ka jāsauc netarkamā palīdzību, ko es arī darīju. Pirms tam es sazvanīju savu mammu, jo man bija tāda situācija, ka man 3 bērni mājās palikuši, maziņi, 3 meitenes.
Un es negribēju, lai viņa viena ir brauc tajā mašīnā ar 6 cilvēkiem, un tāpēc sazvanīju mammu, kas man dzīvo kaimiņos, un viņa atbrauc ar savu mašīnu. Un sanāca, ka tajā laikā, kad man vajadzēja kārtot mantas līdzi meitenei un saukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, mūsu mājā atslēdzās elektrība. Un, kad atbrauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, viņi nāca jau ar lukturīšiem, jo es viņus biju pabrīdinājusi par to, ka mājās nav elektrības, un par to, ka atslēdzās elektrība, arī atsūties sadales tīkls, ka ir elektroenerģijas pārrāvums mūsu mājās, un arī dažās kaimiņu mājās. Un neatliekamā medicīniskās palīdzības visā, kā teikt, apkalpe bija jau ļoti negatīvi pret mums noskaņota tajā brīdī. Var teikt, bija dusmīgi. Viņi bija arī dēlu veduši uz Rīgu, neticēja man, ka es neredzēju, cik viņam ir slikti. Teica, ka viņam tur mašīnā pavisam jau nezinu, kas noticis. Un tāpat viņi arī neticēja, ka meitei nekādu pazīmi nebija. Un, protams, visi pilnīgi medicīnas darbinieki skatās uz mums tā kā uz vai no noziedzniekiem vai slepkavām. Un arī šie darbinieki, un mana mamma vēl atļāvās pateikt par to, ka ļoti labi, ka bērni nevakcinēti, un tajā brīdī viņa palika tik šokēta, tā darbiniece, ka viņai vispār trūka vārdu, kā mēs tā iedomājamies runāt. Tātad dēliņu, kad aizved uz slimnīcu Rīgā, uzreiz noteica diagnozi difterija. Protams, paņēma tās uztriepes, nepieciešamās uztriepes. Paskaidrošu par tiem difterijas testiem. Tātad uztriepi ņem no kakla, no mandelēm, vai arī rakstās no rīkles un no deguna, diezgan dziļi pār degunā otru uztriepi. Divas tātad uztriepes ņem, viens no kakla, viens no deguna. Uztriepes tad vajag sūtīt uz laboratoriju, tur vajag mēģināt izaudzēt to baktēriju, ko viņi meklē, un ja rodās tā baktērija kolonija, tad skaitās, kad ir pozitīvs tests. Ja viņa nerodās, tātad nekas tur nav bijis, nevienas baktērijas nav bijis, tātad tests ir negatīvs. Un šādas testus gatavo diezgan ilgi. Man Gulbja laboratorijā teica 5 dienas. Es pat esmu dzirdējusi nedēļu tādu teikumu. Bet šeit sanāk tā, ka atrunāja, ka tas tests, es tā saprotu, tajā pašā dienā no tās uztriebas tika paņemtas, ja, bet diagnozi jau uzreiz noteica zibenīgi, ja, par to difteriju. Jā, jo tur bija pieredzējuši speciālisti, viņi uzreiz atpazina, ka tā ir difterija, un uzreiz momentā uzsāk ārstēšanu no difterijas. Nesagaidot testu rezultātus? Nē, protams, nesagaidot, jo tas ir, ja tā ir difterija, tas ir ļoti svarīgi, tieši ļoti ātri reaģēt, jo testa rezultāti pēc vairākām dienām var būt. Kaut gan PCR testu arī paņēma. Un tas arī rādīja, ka tur ir atrasta kaut kāds DNS fragments, cik es saprotu, bet arī tas uztriepes tests rādīja, ka viena no baktērijām ir konstatēta. Un tie ir vienīgie testi, par kuriem man ir informācija tieši uz difteriju. Pārējie visi izmeklējumi manam dēliņam ir saistīti ar ultrasonogrāfijām, ar krūškurvju pārbaudi, tādas lietas, bet datamet sistēmā šie 2 testi, kas ir no 5. datuma, attiecībā uz manu dēliņu ir vienīgie testi. Tātad situācija uz 6. septembri, 6. septembris bija piekdiena, bija tātad mana mamma bija aizbraukusi ar manu meitiņu kopā un atradās Madonas slimnīcā. Mans vīrs ar manu dēlu atradās intensīvajā terapijā Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā Rīgā. Un es no rīta mēģināju saprast, kāpēc
pie šādas smagas diagnozes ir tā, ka meitene ir Madonā, ja tā ir difterija, ļoti bīstama, un kāpēc viņu neaizveda uzreiz uz Rīgu. Un tad es mēģināju, un arī sazvanīju gan vienu, gan otru slimnīcu, un pateicoties tam, es tā saprotu, pusstundas laikā to jautājumu atrisināju, un meiteni pārveda arī uz Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu, un ar viņu vecmama kopā izbrauca. Un novietoja 21. nodaļā atsevišķā palātā. Un tātad dienā jau abi mani bērni bija Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā un 2 meitenes maziņas pie manis mājās. Te, kur ir 2 gadi un 6-gadīga meitenīte. Un šajā rītā man pazvanīja, tas bija 6. septembra rītā, ģimenes ārste un teica, ka viņa man ir mums preventīvi izrakstījusi antibiotikas, lai novērstu saslimšanu un inficēšanos ar baktēriju. Bet es atrodos karantīnā, es nedrīkstu braukt viņā pakaļ, un tāpēc viņa man teica, lai es sazvanu sociālo dienestu, kuram būtu jāatved šīs zāles man, jo... Jā, jo tajā brīdī, es pareizi saprotu, tad vīrs atradās Rīgā un mamma to arī Rīgā. Jā, bet principā tāpat Latvijā nedrīkst dot citam cilvēkam, cita cilvēka medikamentus. Tāpēc viņa man ieteica sociālo dienestu sazvanīt. Un es teicu viņai, ka man nav ar sociālo dienestu darīšanas, un viņa man atsūtīja numuru. Un es zvanu uz to numuru, un tas numurs izrādās neeksistē. Un tad es meklēju Madonas novada sociālā dienesta numuru un atradu tādu, kur atbild par sociālo palīdzību rakstīts un zvanīju uz to numuru, un tas man arī neatbildēja. Un tad es atradu tieši sava pagasta sociālo darbinieču numurus. Un zvanīju tājai, kur bija rakstīts sociālā palīdzība, jo, kā jau teicu, es nepazinu sociālās darbinieces, man ar viņām nebija bijušas līdz šim nekādas darīšanas. Un tāpēc es zvanīju tur, kur bija rakstīts sociālā palīdzība. Šī darbiniece pacēla, man viņa izdevās sazvanīt, bet noklausījās to manu īso izklāstu par situāciju un paprasīja man ģimenes ārstes numuru. Es viņai nosūtīju ģimenes ārstes numuru. Un pēc kāda laiciņa viņa man atzvanīja un pateica, ka viņa manu ģimenes ārsti nevar sazvanīt un ka viņai ir palikusi stunda līdz darba laika beigām un principā ar to saruna beidzās. Un mums bija tajā dienā man ar meitenēm piekodināts, ka es nekādā gadījumā nedrīkstu atstāt māju. To man pateica vīrs. Bet arī pēc tam zvanīja no SKPC darbinieks, kurš arī pārliecināja. Vīram bija nodota tā informācija, saprotu. Jā, vīram tika nodota no... Viņš nodeva tev, ka nedrīkst atstāt māju. Jā, bet pēc tam man arī sazvanīja no SKPC un ar mani runāja un noskaidroja, kur mēs esam bijuši, ko mēs esam darījuši, ar kādiem transportiem mēs esam braukuši un tam līdzīgi visu pa telefonu. Un mēs gaidījām ar tajām 2 meitenēm, kad atbrauks tas darbinieks paņemt no mums testu. Un viņš atbrauca pēcpusdienā, precīzi nezinu, bet šķiet, ka 2 varētu būt. Un es viņam jautāju, vai viņš grib ņemt testu mājās, vai viņš grib ņemt testu ārā. Viņš teica, ka viņš āras apstākļos grib pie mājas ņemt testus. Tātad paņēma no mums uztiepes. Un no manis, no manām meitenēm un aizbrauca. Tajā brīdī arī meitenes bija veselas, arī viņš kā speciālists nekonstatēja, ka kāda izskatītos slima. Un pēc viņa aizbraukšanas es noliku gulēt jaunāko meitiņu dienas dusiņā un ar vecāko darbojāmies pa āru. Un pēc šī darbinieka aizbraukšanas ieradās vēl viena sociālā darbiniece, stādījās priekšā, izrādās no tā paša pagasta, no mūsu pagasta, tikai cita darbiniece, nevis tā, kurai es zvanīju, bet cita darbiniece. Ieradās pārbaudīt, es tā saprotu, mūsu īpašumu,
vai bērnus. Viņa teica, ka viņu esot izsaukusi neatliekamā palīdzība. Es viņai teicu, ka mums ir karantīna, ka mums ir diktari, ja viņa tiešām tagad ies mājā un visu pārbaudīšu tādā situācijā. Bet tad, kad es pateicu, ka mums ir karantīna, tad viņa uzvilka masku un cimdus un gāja, iztaigāja māju un veica pārbaudi. Konstatēja situāciju ar bērniem. Tos medikamentus, antibiotikas, ko jums izrakstīja, viņi tā arī neatrada. Lai gan viņi brauc faktiski no vienas un tās pašas iestādes, bet tur... No vienas un tās pašas pašvaldības, jā, bet es viņiem prasīju, es teicu, es zvanīju uz pagastu sociālajiem dienestam un prasīju, lai man atved zāles, bet viņas atbilde bija, ka jūs man nezvanījāt. Tā ir taisnība, tieši viņai es tiešām nezvanīju. Tur neko nevar iebilst. Tāda tā situācija bija. Un tad pēc šīs sociālās darbinieces vizītes, tātad turpinājām darboties kā parasti, bet uz vakarpusi es jau skatos, ka mazā meitene ir aizdomīgi sagurusi. Un es saprotu, ka, laikam, tā es nevaru gaidīt, kad katru dienu man pa vienam bērnam saslimst. Un saprotu arī tajā brīdī, kad neatliekamo palīdzību nav jēgas saukt, jo pēc pieredzes viņi ved uz Madonu, tur tiek zaudēts laiks. Tāpēc es pati paņēmu savas meitenes, sakravāju mantas, jo sapratu, ka uz ilgu laiku mēs braucam. Un, kas nav mazāk svarīgi, nācās instalēt arī veizu, tāpēc, ka, es principā ilgu laiku nebiju braukusi ar mašīnu un man tādas uz Rīgu ir īpaši, un sanāca, kad mēs braucām pilnīgi melnā naktī, un tas interneta pārklājums bija ļoti slikts, bet tomēr izdevās nokļūt vajadzīgajā vietā, Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, un es piefiksēju, ka 3 es tur esmu nodaļā nonākusi. Tajā brīdī tur atradās mana mamma, mana vecākā meita, tātad es ar atlikušajām 2 meitenēm aizbraucu uz turieni. Un mans vīrs ar dēlu atradās intensīvajā terapijas nodaļā. Tātad naktī no piekdienas uz sestdienu, no 6. septembra uz 7. septembrī es aizvedu savas meitenītes un pati aizbraucu uz Rīgu. Lai neskatītos, kā viņas pa vienam saslimst un vienkārši, lai novērstu to visu. Un Rīgā uzreiz uzsāka ārstēšanu mazajai meitiņai Eškaliņai, paskatījās kaklā, redzēja, ka tur ir kaut kādas pazīmes, uzreiz uzsāka no difterijas ārstēšanu. Principā arī manai lielākai meitenei uzreiz uzsāka ārstēšanu. Protams, neviens negaidīja testa rezultātus, bet, tie testa rezultāti pēc vairākām dienām ir tikai, kamēr izaug kaut kas vai neizaug. Un tā tad sanāk, kas kādas vairāk kā diennakti nebiju gulējusi ar visiem uztraukumiem un braukšanu, un tā ārstēšana izpaužās diezgan briesmīgi, jo principā durstīšana rada tā. Iedod, protams, antibiotikas, bet vajag 3 reizes pārbaudīt, vai nav alerģiskas reakcijas uz serumu, tas 3 reizes dur zem ādas nedaudz ielaiž. Un tad atkarībā, kā es sapratu no ķermeņa svara, vienkārši ik pēc pusstundas dur tos serumu iekšā. Un tas ir diezgan briesmīgi, jo manai lielākajai meitiņai es tur nebiju klāt, bet bija ļoti briesmīgi. Mana mamma teica, ka viņa brāva teica, ka nomirs, jo viņa ļoti daudz šprices vienlaicīgi dūra iekšā muskuļos, visur kājās. Es sapratu, visu kaut kur dūra. Man teica, ka pat 5 uzreiz nirdzēm, un terapija diezgan briesmīga. Jaunākajai meitiņai paveicās, jo viņai bija tikai 3 tie pārbaudes dūrieni, un tad 4 serum ampulas bija slimnīcā, un tās viņai tika, un principā
nevajadzēja bija vēlāk vairāk, lai visu veiktu. Tātad no rīta atnāca vīrs, tad man izdevās dažas stundiņas pagulēt, tad kaut kur 10. vai 11. paņēma uztriepas no mums, kas atbraucām, arī no manis. Es tur sāku palīdzēt palātā visu darīt, un jā, tajā brīdī arī bija atnākusi ārste no intensīvās terapijas un teica, ka mūsu dēliņam ir ļoti smags stāvoklis un lika noprast, ka ļoti, ļoti slikts iznākums var būt. Un pēc tam kaut kur 4 vai 5, proti precīzi pateikt, pie manis atnāca ārste un pateica, ka man esot pozitīvs tests, un ka es tur ilgāk nevarot palikt, ka bērniem vajagot veselu mammu, un ka mani transportēs projām uz Linezeru, uz infektoloģijas centru. Rezultāts pēc dažām stundām, kā vēlāk izrādījās, tas bija PCR tests. Tātad uz to brīdi es nezināju, nebiju paskatījusies datamradā, bet šobrīd es varu teikt, ka tas tests, ko man paņēma SKPC, ir negatīvs. Tas tests, kas ir vienlaicīgi paņemts ar PCR testu, uztriepes tests, tie ir negatīvi. Šobrīd man ir 7 negatīvi testi no uztriepēm. Un šis viens PCR tests, kur tika atrasts kaut kas kalpoja par pamatu tālāk mani uzskatīt par sabiedrību vai bīstamu cilvēku un tā arī attiekties pret mani. Nu, tev tātad, es te precizēšu, vienlaicīgi tika paņemti 2 testi, viens uzturieps, viens uz PCR, ja, un tas uzturieps vēl bija jāgaida kaut kāds brīdis, PCR uzreiz uzrādīja kaut kādu DNS fragmentu vai kaut pēc dažām stundām jau bija, vismaz man tā pateica, ka man ir pozitīvs pēc dažām stundām, jā, uzreiz bija zināms. Patiesībā ņēma 3 testus, viena no Rīkles ar uztriepi, viena no Deguna, un to PCR testu, jā. Nu, PCR, tad kaut ko uzrādīja, un uz tā pamata aizvien. Jā, uz tā pamata. Bet šie te pārējie uztriepju testi, tie ilgie testi, ja, tie pēc tam tev izrādījās negatīvi. Man visi uztriepju testi no paša sākuma līdz pašām beigām ir negatīvi, līdz šajai dienai. Bet kad bija negatīvs tas pirmais tests, kurā brīdī tas tika zināms? Man neviens neko nepaziņoja. Pēc tam es pati, man draudzenes ir, kuras ir vairāk slimojušas varbūt pa dzīvi nekā es, un teica, kur man meklēt informāciju vajag, un balstoties uz viņu padomiem, es pati to informāciju arī atradu datamedā. Bet kur man to redzēt, kādi mani rezultāti, man vispār neviens neko. Tikai pateica, ka man esot pozitīvs, jā, ka man esot pozitīvs tests. Un līdz ar to 7:30 vakarā mani aizveda projām no manas ģimenes uz Linezeru. Tur mani ielika atsevišķā izolētā palātā, kaut gan nekādu ārējo difterijas simptomu man nebija, nav un nebūs nekad. Es tā ceru un ticu. Un arī tajā brīdī Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā, protams, viņi šeit skatījās pirmais ārējos simptomus, kurus neredzēja. Linezera arī, tā bija sestdiena, tad tur bija tikai dežūrās, viņš arī paskatījās, neko neredzēja. Nomērīja temperatūru un iedeva antibiotikas un principā viss tā es pavadīju visu to nakti mierīgi. 8. septembrī, tā jau bija svētdiena. Man bija viss mierīgi, pie manis neviens nenāca, man neko īpaši neteica, vienkārši iedeva izdzert vienu antibiotiku, paskatījās, vai nav pazīme, bet es saprotu, ka vīram bija ļoti grūti, jo uz viņu tajā brīdī izdarīja ļoti, ļoti lielu spiedienu vakcinēšanās sakarā. Un viņš man vienā brīdī zvanīja un raudāja, jo teica, ka viņu nelaiž aiz pie dēliņa, tāpēc, ka viņš nevakcinējās uz intensīvo terapiju. Un ka viņam draud izmest viņu izdzīt no palātas, kur meitenītes bija.
Tas jau bija pirmdienā. Tātad mana meitiņa viena jaunākā, kurai 2 gadi, tātad viņai konstatēja kaut ko un uzsāka ārstēšanu, bet tā, kurai 6 gadi, tā meitenīte nekad arī nesaslima. Viņa vesela aizbrauca, gan tas piegādņemtais tests rāda, ka viņa bija vesela, gan visi citi sekojošie testi rāda, ka viņa bija vesela, un tāpēc viņu ar manu mammu palaida uz māju. Palika tātad palātā viens mans vīrs ar 2 meitenītēm. Vienai 2 gadi, vienai 7 gadi. Un tādā situācijā viņam draudēja, ka ja viņš nevakcinēsies, tad viņu izdzīs no palātas ārā, un viņš, jūs varat iedomāties, kā tas ir, kad 2-gadīgam bērnam, kuram ir katetra un vēl tiek veikti skābekļa mērījumi, un kaut kas ir vēl piesaistīts pie viņa, viņu atstāt bez cilvēku, kas par viņu rūpējās, tajā brīdī bija, tajā brīdī viņam bija izmisums. Bet es viņu nomierināju, teicu, ka, droši vien, ka viņu neizdzīs, un arī teicu, to es paturēšu pie sevis, ko es teicu vēl, bet, principā teicu, lai runā tad ar mani, ja grib par šīm vakcīnu lietām runāt, un arī bija ļoti milzīgs spiediens pirms manas veselās meitenes izlaišanas no slimnīcas tieši uz vīru, lai viņš tūlīt tajā momentā vakcinē viņam. Ļoti milzīgs spiediens. Un tomēr noturējās un nesavakcinēja un izgāja veselu un aizbrauca uz mājām. Un vēl joprojām ir vesela un vēl joprojām nav saslimusi. Kaut gan bija kopā ar mums visu to nedēļu. Tajā palātā bija kopā ar slimajiem bērniem, bet nesaslima. Tātad es dzīvoju Līnezerā tajā palātā līdz pirmdienai. Pirmdien atnāca jau ārsti, līdz tam bija dežūrārsti, tad jau atnāca no ārsti. Un es jau gatavojos, ka kaut kādas procedūras veiks vai ko, bet viņa paskatījās, ka man vēl joprojām nav nekādu pazīmi, izmērīja temperatūru, un es vienkārši prasīju, cik ilgi es te varu palikt, ka es nevaru sēdēt, man kaut kas ir jādara. Un Līnas ar 7. nodaļas ārste man teica, ka es varu atgriezties pie meitenēm. Viņa sakārtos dokumentāciju, iedos izrakstu, un ka es varu atgriezties pie meitenēm. Un tajā brīdī es jau biju priecīga, bet tad pazvanīja mans vīrs un pateica, ka es nedrīkstu rādīties Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā, ka man ir aizliegts tikties arī ar to veselo meitenīti, kas ir pie maniem vecākiem šobrīd, ka man jābrauc uz māju un tur jāizolējās, ka es esmu karantīnā. Tātad te sanāk, ka 2 pretrunīgas, tad vienā slimnīcā Līnezerā tev teica, ka tad droši var iet pie bērniem saviem, tātad pie vīra pievienoties, tūlīt pat, ka viss dokumenti tika sakārtot, savukārt vīram pateica bērnu slimnīcā pilnīgi pretējo, ka tev ir jāizolējās un tu nedrīkst nākt. Tieši tā, līdz ar to, ka man tā pateica, ka mani tur nelaiž, man nekas cits neatlika, kā braukt tiešām uz mājām, un tā es arī izdarīju uz Gaizņu kalnu. Aizbrauc uz mājām, un nākamajā dienā zvana mans vīrs un saka, ka vajag braukt uz slimnīcu, un tā lika noprast, ka dēliņam ir ļoti slikti, un ka es sapratu, ka atvadīties mani sauc. Un tā arī padevu saviem tuvākajiem cilvēkiem, ka mani sauc tik ļoti slikti, ka pavisam slikti. Un tāpēc mani tur ielaiž, tā es sapratu. Tātad es atradu transportu mašīnu. Tev arī pie reizes paziņoja, aicināja uz to slimnīcu, un tajā brīdī tev paziņoja, ka tu vari apmeklēt, ja? Man neviens neko nepaziņoja. Man personīgi neviens neko nezvanīja. Un caur vīru? Caur vīru, jā. Vīrs man pazvanīja un pateica, lai es braucu, ka man ir jābrauc uz slimnīcu. Tātad es atradu mašīnu, iedevu mašīnu un es aizbraucu uz slimnīcu. Un tur mani sagaidīja apsargi,
apsargs viens, kurš arī staigāja visu laiku pakaļ man, pakaļ vīram. Tātad viņš pienāca pie manas mašīnas, tad es izkāpu, tad mēs gaidījām, kad vīrs atnāk pie mums, viņš skatījās uz tām durvīm, no kurām viņš nāk, tad mēs kopā gājām pie dēliņa. Tajā brīdī dēliņam notika kāda manipulācija, un līdz ar to mans vīrs netika tur iekšā, jo es gribu pateikt, ka par bērniem rūpējās tas cilvēks, kas ir bērniem līdzi, vai mamma, vai tētis, bet ārstniecības personāls atbild tikai par zāļu ievadīšanu. Un vēl kāds atnes pusdienas, bet principā visu, gan temperatūras mērīšanu, gan ļoti daudz dažādas mērījumu, visu bija jādara, to visu dara tas cilvēks, kas ir ar bērnu, tuvinieks. Jā, man stāstīja, ka jums bija pat tāda pieraksta, jāveic, cikos ir mērīta temperatūra, Jā, un šeit ir vesela kaudze no visām dienām, tātad laiks, temperatūra, cik izšķirāja, urīns mililitri, ūdens mililitri, kad bija vēdera izēja un ko apēda. To visu dara vecāki, jā? To visu dara mans vīrs tajā brīdī. Kuru gribēja faktiski izraidīt no palāca, viņš nevakcinēsies. Tieši tā, un tajā brīdī viņš bija... Lai šeit ir pienākumi veseli kaut kā aprūpēt. Bet vairāk viņš uztraucās, un es arī uztraucās tajā brīdī nevis par to, ko atzīmēt vajag, bet par to situāciju, ka ir katetra rokā un atstāt 2-gadīgu bērnu ar kaut kādu sistēmu vai katetru nav īsti prāta darbs, jo viņi var noplēst ļoti ātri. Tas ir liels darbs, visu laiku vajag pieskatīt. Un tātad vīru atbrīvoja tikai uz 15 minūtēm, kad es atbraucu. Tas bija pirmā reize, kad es viņu redzēju kopš 5. septembra, jo tur, es saku, vecāki pieskatu tos bērnus, māsiņa atnāca, bet viņi ilgi nevarēja tur palikt tajā palātā. Sanāca tā, ka mums atkal netikām mēs iekšā kopā pie dēliņa, viņam vajadzēja mums ar viņu iet ar apsargiem kopā līdz viņam tajai nodaļai. Un tad apsargs atkal ar mani nāca atpakaļ pie tās nodaļas un teica, lai tad, kad es izēju, lai es pazvanu. Un es arī iegāju pie dēliņa tur. Protams, ir ļoti traģiski redzēt bērnu tādā stāvoklī, ka viņš ir pieslēgts pie visādām iekārtām. Un tas ir briesmīgi, es iepriekš viņu redzēju, ka viņš staigāja un varēja visu pats izdarīt, un tajā brīdī tas ir smagi, bet un tā ārste, kas bija tajā brīdī, man lūdza, viņai teica, ka viņai tikai viens lūgums, lai es savu draugu, radu, paziņu un vispār viņa domāja droši vien reliģiskās organizācijas vai ko, es nezinu, ko viņa domāja. Bet, lai es visu tādu cilvēku, līdzīgi varbūt sev vidū, visiem aicinu vakcinēt bērnus. Un tas vēstījums tajā mirklī, tāds bija tas vēstījums, un es viņu šodien pasakoju, savu izpildīju, tad nodevu viņas teikto. Lūk, un man tā mašīna, ko es biju iegūsi, bija jāatgriež atpakaļ, tāpēc man nācās to slimnīcu atstāt un doties uz mājām un nodot mašīnu īpašniekam. Tātad 11. septembrī, tas bija trešdien, es dezinficēju ļoti nopietni un uzkopu māju. Burtiski izmēza visu, ieskaitot drēbes, skapjus, matračus, visu izmēzu pilnīgi sadedzināju un mazgājus un tīriju, darbojos ar dezinfekciju, bet tad es tajā dienā sapratu, ka tas nav pareizi, ka es savam dēlam esmu šobrīd vairāk vajadzīga nekā tie ikdienas darbi, un neskatoties uz to, ka man manam vīram kāds ir pateicis, ka es nedrīkstu tur rādīties, es tomēr mēģināju iekļūt pie sava dēla un zvanīju uz intensīvās terapijas nodaļu, un tur izrādījās
bija tāds ārsts, kurš bija atsaucīgs, un viņš teica, ka viņš mani laidīs. Es viņam prasīju, vai jūs laidīsiet mani pie dēla. Viņš teica, ka viņš mani laidīs pie dēla, jā. Šeit viena atkāpīta, te ar tevi personīgi, cik es sapratu, faktiski neviens nekomunicēja pa tiešo visu šo te laiku caur. Tā informācija tika nodota caur vīru. Tev pa tiešo netika dot nekādu tur rīkojumu. Tuvoties, netuvoties, braukt, nebraukt. Nē, man tiešām neviens nezvanīja no slimnīcas, arī ģimenes ārste man nezvanīja. Kaut gan tajā izrakstā no Linezera rakstīts, ka es esmu viņas uzraudzībā. Patiesībā bija tā, ka es viņai zvanīju. Jo es domāju, ja man ir Bērnu klīniskā universitātes slimnīca nelaiž pie manā ļoti smagā stāvoklī esošā bērniņa, kā viņi paši raksturoja, kuram jebkurā mirklī var apstāties sirds, ja viņi mani nelaiž. Tad es domāju, balstoties uz tā izraksta, tad es varu lūgt, lai ģimenes ārsti mani atļauj pie viņa doties, jo man pazīmju nekādu nebija. Un es kopš pirmās dienas, kopš nonācu slimnīcā, biju uzsākusi to antibiotiku kursu, ko man izrakstīja 10 dienu garumā. Un es zvanīju ģimenes ārstei, un viņa man pateica tādu frāzi visā tajā garajā sarunā, ka ja es būtu revakcinējusies 24 gadu vecumā, tad viņa teiktu jā. Tātad, bet tomēr infektoloģijas, bet intensīvās terapijas nodaļā atradās cilvēcīgs ārsts, kurš mani tomēr ielaida. Un es ar mašīnu atkal braucu uz Rīgu un tiku tajā naktī pie Dēliņa, cik ilgi es tur varēju, tur es biju, jo es jau nezinu, kurā brīdī mani kurš laidīs un nelaidīs, bet, kaut kur nakts vidū sajūtu, ka, tiešām nav vairs iekšā spēka, vajag aiziet uz mašīnu, kaut vai pagulēt, un es izgāju ārā, un tieši sāka lietus līt, un nonācu pie tās mašīnas, un nosacināja, ka durvis ir aizbloķējušās, jo akumulators ir izlādējies, un tajā brīdī man bija riktīgi. Es tajā brīdī domāju, ko es darīšu, ja mani nelaidīs atpakaļ palātā pie dēla, jo ņemot vērā visu to iepriekšējo situāciju un attieksmi, tas bija pilnīgi iespējams, bet, paldies Dievam, tas ārsts palīdzēja un ielaida gan pie dēla, gan arī pēc tam sagādāja vietu pat, kur pagulēt varētu. Un tas tātad bija ceturtdiena. Piektdien, tātad savu panākumu spārnota, ka es ceturtdien naktī tiku, es arī biju apņēmības pilna tiku pie dēliņa. Un es atkal zvanīju intensīvai terapijai, ka es gribu, vai es drīkstu tikt pie dēliņa, un mani arī ielaida ļoti patīkami, ka mani ielaida, un es par citu pat iznāca pirmo reizi parunāties ar mani vispār kā ar cilvēku, nevis kā ar noziedznieku vai slepkavu. Un šis ārsts ir ļoti Latvijā ļoti labi pazīstams reanimatologs. Un šajā sarunā viņš nenosodīja mani par to, kas nevakcinēja savus bērnus. Viņš teica, ka vakcinācija ir baļķis ar 5 galiem un ka bagāti arī vakcinē savus bērnus, miljardieri konkrēti viņš teica, bet tikai smalkākām vakcīnām savādākām. Un tad es pavadīju ceturtdienu, cik es vien ilgi varēju pie dēliņa, jo es gribu uzsvērt, ka tas bija ļoti nepieciešams tieši puisītim, jo viņš bija smagā stāvoklī. Es jūtu, ka viņam vajadzīgs vecāku atbalsts, mans vīrs pie viņa nevarēja doties. Tajā brīdī vairs nebija tā, ka viņu nelaida, bet tajā brīdī vienkārši bija tā, ka nav kas rūpējās par meitenēm. Viņam vajadzēja visu laiku pavadīt pie meitenēm. Ja viņu palaida, tad uz īstu brīdiņu, cik māsiņas varēja viņam 15 minūtes atpāt aiziet pie dēliņa. Un līdz ar to es ceturtdienu pavadīju, cik ilgi varēju pie dēliņa, bet man vajadzēja atdot uz sestdienu mašīnu. Ceturtdienu naktī, piektdienu pa dienu, un jau sarunāju ar to slaveno ārstu, ka es
sestdien viņš bija domājis, ka varēs veikt kādu svarīgu manipulāciju. Viņš arī saprata, ka mammai jābūt blakus, lai puisītim vieglāk būtu. Un sarunājām jau, ka sestdien es arī tur tikšu. Bet tas ārsts man arī pateica, ka viņiem dienā bijušas ļoti asas diskusijas stundu garumā, ka viņus lamāja par to, ka viņi man atļauj tikt pie sava dēla, ka es vispār tur parādos un ka mani vispār laiž iekšā. Tie ir tādas frāzes, ka izsmērē pret sienām un tādi ļoti nopietni. Un lūk. Un tad, bet, neskatoties uz to, tajā dienā viņam bija ļoti pozitīva attieksme, ka es arī nākamajā dienā, sestdien, tikšu pie sava dēliņa. Sestdienā, bet atpakaļ ceļā no Rīgas, kad jau darba diena bija beigusies, tas bija piekdiena atpakaļ ceļā, man pazvana mans vīrs un pasaka, ka man ir aizliegts atstāt savu dzīves vietu, ka mani brauks pārbaudīt. Šeit viņš teica arī, ka mani brauks testēt kaut ko tādu, par pārbaudīšanu tiešām, un ka man var uzliks sodu, ja es tur neatradīšos, ja konstatēs, ka es tur neesmu uzliks sodu. Un bija jau vakars, es saprotu, darba laiks ir beidzies, es nevaru nes kā PC pazvanīt, noskaidrot, vai tā ir vai nav. Ne, es varu zvanīt arī uz intensīvo terapiju, parunāt ar to ārstu, bet viņš arī jau bija aizgājis uz mājām un nebija vairs sasniedzams, ar kur es norunāju, kad nākamajā dienā es būšu. Aizbraucu tātad līdz mājām un tomēr sestdien, tā kā mēs bijām runājuši, ka mani laidīs iekšā. Tad es sestdien no rīta zvanīju un noskaidrotu situāciju, vai mani laidīs iekšā pie bērna, vai mani nelaidīs pie bērna. Un tad jau šis pats ārsts jau principā teica, viņš pirmkārt dusmojās uz manu ģimenes ārsti par to, ka viņa nedara savu darbu un nepaskaidro manas tiesības. Un otrkārt viņš teica, ka viņam jāārstē bērni, ka viņam nav laika. Tāda doma, ka viņam nav laika visu šito risināt vispārībā. Un es tajā brīdī pieņēmu savu domu, ka tiešām kāpēc manis dēļ tagad ārsti, kuri glābīja bērnu dzīvības, kāpēc viņiem manis dēļ kavē laiku. Risināt kaut kādas lietas, viņiem ir jāglāb bērniem dzīvības, viņiem nav tādas lietas jārisina. Tāpēc es arī nomierinājos, tur nemēģināju lausties vairs ar varu un paliku mājās tajā dienā. Nākamajā dienā, svētdienā vienkārši zvanīju. No rīta zvanīju noskaidrot, kāds ir dēliņa stāvoklis, un bija laipns kā par brīnumu ārsts, un kurš man paprasīja pirmo reizi, kur es atrodos vispār. Un es teicu, ka mājās atrodos pie Gaiziņa, un viņš teica, ka viņš mani ielaidīs. Un tas man vispār bija pilnīgi negaidīt, jo es viņam teicu, bet jums taču būs problēmas, ka jūs mani ielaidīsiet, jums taču tas nav jāklausās, jums taču jāārstē bērni. Viņš teica, es tikšu pats galā ar savām problēmām, jūs varat braukt, man nav iebildumu. Un viņš man arī paskaidroja, ka padomju laikā bija tādi noteikumi attiecībā uz difteriju, bet ka viņiem ir beidzies tā kā termiņš un šobrīd ir vakums tajā visā. Nav tāda vismaz viņš man teica, ka nav tāda likumiska pamata, kāpēc es tur nevarētu atrasties, jo viņš to bija piesēdījis un izpētījis to jautājumu. Līdz ar to es atkal meklēju transportu, negaidīti šoreiz, bet izdevās atrast. Un svētdienas vakarā biju Rīgā un biju nolēmusi tā, ka sēdēšu tur tajā palātā tik ilgi, kamēr mani nemetīs ārā, jo katru reizi, kad es izēju ārā, man ir burtiski draudz, ka es tur iekšā vairāk netikšu. Tātad visu nakti no svētdienas uz pirmdienu es pavadīju tajā palātā pie sava dēliņa. Tā bija tā nakts, pirms viņš nomira. Dēliņa stāvoklis pēdējās dienās bija tāds, ka viņam tika samazināta narkozes deva, un viņš jau mēģināja vairākas reizes vērt atstiņas vaļā un reaģēja uz visādām lietām, arī uz balsi reaģēja, un kad notika kādas tīrīšanas vai mutes tīrīšana vai deguna, tad viņš arī reaģēja. Viņam tā deva jau tika samazināta.
bet viņa nevarēja, kā man paskaidroja, pilnīgi atmodināt, tāpēc, ka tur bija tā elpošanas visas caurules, vai kā to teikt, bet tas bija pārliktas no mutes jau uz degunu. Lūk, un tāpēc es biju ļoti priecīga patiesībā, ka viņi man stāstīja, tātad dēliņam uz to brīdi bija jau mākslīgā niere, bija sirds stimulators ārējais, jau labu laiku bija. Un man stāstīja to, ka viņi plāno operāciju, likt pastāvīgo sirds stimulātoru, ka sirsniņa nesitās vairs pareizajā ritmā, ka toksīns viņu ir ļoti saēdis un izjaucis to pareizo sirds ritmu, un tāpēc nepieciešams sirds stimulators. Un paskaidroja, ka ārējais sirds stimulators nolietojās, kaut kas viņam tur izelektrizējās, un viņš vairs nedarbojās lādzīgi pēc tam. Un es ar lielām cerībām ļoti uztvēru to informāciju, jo es sapratu, ka visi tie vadi, ka tā nieru attīrīšana, kas iet no kakla, kaklā ir tas viss iedurts, kad no tā varēs atbrīvoties, arī pastāstīja par otru variantu, par to, ka asins attīrīts ar vēdera plēvi, tātad, vēl viena operācija. Un tajā vakarā, svētdienas vakarā, es arī parakstīju to dokumentu, kad es piekrītu, mans vīrs arī parakstīja tādai operācijai, un ka mums ir paskaidroti visi riski, kas ar to saistās. Naktī no svētdienas uz pirmdienu atslēdzās tā mākslīgā niere, kas asins tīrīšanu nodrošināja. Tas notika 4, es to piefiksēju. Jo viņš, kad atslēdzās, tas aparāts ļoti skaļi sāk pīkstēt, un tur arī sāka rosīties personāls. Un es te jautāju, kas par iemeslu, un teica, ka esot aizsērējis filtrs. Un es arī vairāk neprasīju, jo, protams, likās interesanti, kāpēc viņi neliek viņu atpakaļ, bet tajā brīdī es pilnīgi uzticējos ārstiem. Es tiešām, ja man sākotnēji bija bažas, kā tas var būt, ka mans dēliņš, kurš staigāja, runāja pats, un vismaz tādas viņu redzēju, kad viņš aizbrauca prom no manis. Kā tas var būt, ka viņš tādā stāvoklī ir pieslēgts pie visām sistēmām, bet tajā procesā, ka tomēr kāds ārsts man arī kaut ko skaidroja, tiešām paskaidroja to bojājumiem un troponīm un tādām lietām, es tajā mirklī pilnīgi uzticējos ārstiem, tāpēc es arī neprasīju, kāpēc. Bet šī mākslīgais nieres darbība tika atjaunota vai netika atjaunota? Nē, viņa netika atjaunota. 4 viņa atslēdzās, naktī no pirmdienas uz svētdienu viņa netika atjaunota. Un tad svētdienas rītā nomainījās personāls, es jau gaidīju, dzīs mani ārā vai nedzīs no turienes. Viņi mani arī nedzina ārā, un es biju arī priecīga par to un pateicīga, bet, man tādu uzdevumu mērīja temperatūru. Mans tas bija uzdevums tajā dienā, tātad es no rīta nomērīju 37,1, bet pēc 3 stundām temperatūra bija jau 38 grādi, un es arī par to patiesībā satraucos un prasīju, kas tas ir, Viņa teica, ka sākusies infekcija, ka tas nesot nekas neparasts. Parasta infekcija, tā ir nodaļa parasta infekcija. Un tā tad viņi jau sāka spriest par dēliņu operāciju nopietni personāls. Es nevaru konkrēti vārdu uzvārdu pateikt, bet jau es redzēju, es biju palātā, protams, mani nelaid iekšā, jo es joprojām skaitos ļoti bīstams cilvēks, ļoti infekciozs, visus var aplikināt un tam līdzīgi. Vismaz tā. Bet es redzēju, ka aiz durvīm jau salasās personāls un jau spriež nopietnus jautājumus. Un jā, tas bija par operāciju. Pazvanīju uz 21. nodaļu, kur bija mans vīrs ar 2 meitenēm, lai palaiž manu vīru pie mums. Un mēs abi bijām palātā. Nevar teikt, ka atvadījāmies, jo bija cerības, bet jā. Atvadījāmies no dēliņa pirms operācijas, un viņš arī mēģināja atvērt astiņas un kustināja pierīti. Es sapratu, ka viņš sird mūs. Un tad aizved uz operāciju.
apmēram 12. Tas notika. Tālāk mans vīrs atgriezās atpakaļ pie meitenēm, bet es paliku tajā palātā, gaidīju rezultātu. Tātad 15:54 pie manis atnāca ārsts un pateica, ka esot ļoti grūti operācijas zālē, ka masējot tēliņa pa sirsniņu, un aizgāju prom, un pēc tam atnāca māsiņa, kura manī veda uz klusuma telpu, bet man nepateica, jo viņš ir nomiris. Veda mani uz klusuma telpu, cauri visai slindīcai. Tajā brīdī, laikam, apžēlojās par mani, tā, ka es neesmu infekcioza vai kā. Aizvedu uz klusuma telpu, bet tur mani burtiski dažas minūtes atstāja, tad atkal ieskrēja pakaļ un veda tad uz vecāku istabu. Izskatījās viņa tukša, bet tad izrādījās tomēr, ka tur kāds ir. Un tā kā es esmu tik infekcioza, tad es nevaru sēdēt vecāku istabā. Tad mani aizvedu uz kādu mazu konferenču zāli, tā varētu teikt. Un arī atnāca ārsts un pateica, ka dēliņš ir nomiris. Bet tajā brīdī man nekāda jautājuma neradās. Tāpēc, ka mēs apzinājāmies riskus un stāvoklis bija smags. Kaut gan ārēji izskatījās, ka dēliņam paliek labāk, bet ar sirsniņu ārsti visu laiku teica, ka ir slikti. Un arī atnāca mans vīrs, tātad ar mums abiem runāja, ārsts paskaidroja situāciju, un es saku, labi, tad mans vīrs ies atpakaļ pie meitenēm, un es kārtošu dokumentus, kas nepieciešami. Bet man pateica, nē, tā jau gan nebūs, ka jūs tagad staigāsiet visur, kur sagribēsiet. Es acīm redzot, vēl joprojām esmu bīstama sabiedrībai. Un tad man piedāvāja tomēr tā ārste, kas bija tur, pazvanīt uz to 21. nodaļu, un lai mani ielaiž. Bet tajā brīdī es negribēju, lai manas meitiņas redz, kādā stāvoklī es esmu, un es teicu, ka nē, es braukšu projām, un patiesībā gribēju tikt ātrāk prom no tās slimnīcas, jo likās, ka man ir atskries tūlīt un kaut kur atkal, kā ļoti infekciozu cilvēku ieslēgs, jo viņi saprata, ka es neatbraucu ar savu mašīnu, ka mani atveda draudzene. Jā, starp citu, varu pateikt, ka ir tādi cilvēki bijuši draugi, kuri mani ir atbalstījuši šajā situācijā, kad es biju karantīnā, un katru dienu mani redzējuši, un viņi sveiki un veseli. Lūk, nekas viņiem nav pielikis no mana PCR testa. Un uz to brīdi man bija 5 negatīvi testi ar uzstriepi, kad man pateica, ka es nevaru kārtot tos dokumentus. Jo viņiem vajadzēja, lai paiet 10 dienas, un tad, lai vēl 2 testi, viens pēc otru sekojoši ir negatīvi. Un man pateica, ka tie testi, kurus es uztaisīju tur kaut kur pat nedēļai pa vidu, ka tie testi neskaitās. Tātad uz to brīdi man bija 5 negatīvi uzstriepes testi, PCR tests, kas kaut ko parādīja. Un es tad aizbraucu no slimnīcas, bet pēc dēliņa nāves es neizolējos nemaz vairāk. Jo man apnika to teātri tēlot vienkārši, un vienkārši es sapratu, ka, tā nevar darīt. Tā nevar darīt, jo arī iepriekš bija tā, ka pēc tam bija tā, kad mans vīrs man zvana un saka, ka vajagot viņam atnest meitenēm šampūnu. Nākamajā dienā no rīta meitenēm vajag kaut ko šampūnu, vēl mitrās salvetes, bet saka, bet tu tur nedrīksti nākt. Tātad viņam ir instruktāža, ka mani tur iekšā nelaiž. Viss atkal. Labi, tad mēs ar draudzeni aizbraucām, un viņa vienkārši izkāpa no mašīnas, aizgāja un atdeva tās lietas. Un tā mēs principā rīkojāmies, ja kaut ko vajadzēja tur atdot. Bet ceļā, jo mēs bijām jau ceļā,
projām no tās slimnīcas pēc tam, un tad mans vīrs man zvana, tev vajag nākt pie bērniem, jo man ir jākārto dokumenti. Tātad uz to brīdi situāciju viņi bija uztaisījuši Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, un es nezinu, kurš konkrēti ārsts, bet bija uztaisījuši tādu, ka man ir karantīna, un es nedrīkstu oficiāli nekur iet. Viņi paši to bija noteikuši. Pie bērniem vīram jāsēž, kurš kārtos dokumentus. Es līdz pat tam brīdim es tā saprotu, ka tevi patiešo tā arī neviens nav komunicējis. Visu laiku, visu komunikāciju notiek caur vīru. Jā, vīrs man kaut ko saka, ārsti viņam ir teikuši, un tad viņš nodod to tālāk. Jā, vīrs man zvana, vīrs man raksta, ārsti to un teikuši, bet tajā dienā absurdos bija tāds, ka no rīta man bija caur vīru paziņots, ka es tur nedrīkstu rādīties, un pēc kādām 10 vai 20 minūtēm Pēkšņi atnāk ziņa, ka man jābrauc pie bērniem, tagad vīrsies ārā kārtot dokumentus, jo izveidojusies absurda situācija, dēliņš ir miris. Man jāsēž karantīnā, viņi paši man bija aizlieguši kārtot dokumentus, vīram jābūt pie bērniem. Nu tad es biju bīstama jautājums, vai es nebiju, ka pēkšņi tā var, saprata vienkārši, ka lielas ziekas savārītas, ka nav kas kārto dokumentus, vai arī nav kas bērnus skatās. Vai vēl viens variants ir, ka es sāku ar visādiem cilvēkiem komunicēt par daudz ārpusē, un tas tika zināms, un viņi acīmredzot gribēja, lai es labāk rūpējos par bērniem un tik daudz nekomunicēju visādiem interesantiem cilvēkiem, jo es tajā brīdī sāku ļoti aktīvi to darīt. Ja līdz tam man bija jautājums tikai par to, lai būtu pie dēliņa, un es visu darīju, lai būtu viņam līdzās. Un tas arī bija grūti, jo katru reizi braukt no Gaizņkalna uz Rīgu un atpakaļ daudz spēka prasīja un enerģijas, un ne par ko citu nevarēju padomāt. Tāpēc tam es sāku domāt vienkārši. Respektīvi, tu man stāstīji, ka tev šajā brīdī bija konkrēti jau pārmetumi no ārstiem sākās, ka tu uz ārpusi komunicēji tur kaut kā telegramā. Šajā brīdī nesākās pārmetumi. Tas bija vēlāk, līdz tam mēs vēl tiksim, bet tajā brīdī es sapratu, ka es tur neiešu atpakaļ, jo vīram skaitījās, ka viņam ir negatīvi testi, viņš var brīvi staigāt. Man skaitījās, ka es esmu bīstama, ja es tur aizietu, tad viss būtu cietumā. Es neko nevarētu izdarīt. Bet es tā šoreiz nedarīju, kā viņi man pateica. Nevis viņi, bet kā vīrs man pateica, ka man esot jābrauc. Ja viņi tādus noteikumus izdomāja, tad līdz domā, kā to atrisināt tagad tās ziekas, ko savārīju. Un es darīju tas, kas man jādara. Tikos ar kādiem cilvēkiem un kādu sievieti tikos, un viņa bija šokēta vispār. Jo viņa par operāciju neko nebija dzirdējusi. Man tas bija pašsaprotami, jo es to visu piedzīvoju. Šajā visā laikā es presi vispār nelasīju. Es nezinu, ko tur rakstīja par mani, man tas neinteresē. Man bija galvenais manu bērnu veselību un kā pie viņiem, un kā palīdzēt viņiem. Nevis sēdēt, lasīt internetā, ko par mani raksta. Un tas bija kā sitiens pa galvu, ka, kā vai tu nezina? Jā, man šķiet, ka tā bija mēdījos, nebija vispār runas par operāciju, tikai visi laikti. Tas man bija tāds sitiens pa galvu, kāpēc viņa ir tik pārsteigta. Es to nesaprotu, tas bija pirmā. Līdz tam man bija vispār pilnīga uzticība, ka viss ir normāli, viss ir, smags stāvoklis, bet, ir tāds, jāpieņem, ka... Un pēc tam es prasīju vīram, lai viņš man atsūta WhatsAppā to izziņu, kas ir par miršanu, un tur es ieraudzīju, ka 19. punktā vai ir bijušas ķirurģiskas iejaukšanās pēdējā slimības periodā. Un tur ir atzīmēts, ka nav bijušas. Un tas man bija un tas man nošokēja. Tas mani vienkārši nošokēja, tāpēc, ka viņiem ārstiem vispār nebija nekādu iemeslu slēpt to. Jo mēs bijām parakstījuši dokumentu, ka mēs apzināmies riskus. Mēs bijām parakstījuši iesniegumu, ka
mēs atsakamies uzrakstīšu iesniegumu, kas atsakamies no sirds transplantācijas un kāpēc to vajag slēpt, ja situācija ir smaga. Un tad es sāku meklēt atbildes, kāpēc to vajag slēpt. Mēģināju atrast speciālistus, mēģināju atrast kādu neatkarīgu ārstu, ar juristiem sazināties, ko darīt tādā situācijā, ja es redzu, ka tur ir melīga informācija norādīta, ka šajā brīdī ir ļoti valstiski svarīga informācija. Nu, izziņa par miršanu tas dokuments. Jā. Tur atzīmēts, ka nebija šīs te operācijas un atzīmēts arī, ka iemesls bija difterija. Jā, akūts miokardīts, difterija, protams. Tad difterija kā pirmais un tad akūts miokardīts. Tur ir atzīmēts. Un ka operācijas nav bijis un tās visvairāk. Jā. Tātad atradu neatkarīgu ārstu. Pārsūtīju viņam visu pieejamo informāciju datamet sistēmā, kas man kā vecākam ir pieejama. Un viņš sāka pētīt visu tur pieejamo informāciju. Un pamanīja dažādas interesantas lietas. Piemēram, ka, ja Madonas slimnīca konstatēja, ka ir limfmezglu iekaisums, tad Rīgā tas nebija vairs. Un viņš saka, ka infekcijas slimībām limfmezglu iekaisums nevar pazust tik ātri. Viņš ļoti pamazām attīrās un jebkurā gadījumā man radās jautājumi. Ja nebūtu tas fakts par operāciju slēpts, tad man jautājumi nebūtu. Vienkārši. Es pilnīgi uzticējos tajā brīdī medicīniskiem personālam un ārstiem, kas tur strādā. Bet tas man tieši tas fakts, ka tur tas nav atzīmēts, tas man radīja vislielākos jautājumus. Un tad es sāku meklēt speciālistus un tādām nodarboties ar informācijas vākšanu un apkūpošanu. Meitenītēm pa to laiku slimnīcā bija jau palicis pavisam labi. Man vīrs sūtīja arī WhatsAppā video, kur viņš viņus nofilmēja, ka viņas jau ir gandrīz veselas. Un Meškaliņā mazākā meitenīte 2 gadiņi jutās pavisam labi, viņu jau nevarēja vairs savaldīt, jau tur mantas lidoja pa gaisu palātā. Un tad, kad es sāku šo te lietu, tā kā jau vairāk un vairāk virzīt to par to, ka īsti vajag saprast, kas notika un kāpēc tas tiek slēpts par to operāciju. Tas noveda pie nesenajiem notikumiem, ko jūs visi droši vien esat dzirdējuši, bet pastāstīšu, kā tas notika, kā mēs nonācām pie tādas absurdas situācijas vispār. Jo vienu brīdi es palaidu ziņu par sev zināmiem cilvēkiem, kad es neko necelšu augšā, ka es esmu nogurusi. Un man vajag apglabāt dēliņu, domāt par turpmāko dzīvi. Un tajā brīdī, kad es tādas ziņas laidu apzināti, jo man bija jautājums, es gribēju uzzināt, bet es palaidu apzināti tādas ziņas arī zināmiem cilvēkiem, lai viņi izplatā tālāk. Un tas atspoguļojās slimnīcas uzreiz attieksmē pret maniem bērniem. Tajā brīdī, kad es to jautājumu pateicu, ka es vairs necilāšu, tā bērniem atnesa ābolas ēst, kas iepriekš netika darīts, atveda īpašas sunīšus mīļus, kurus viņi var paglaudīt. Un jau bija tā sajūta, ka tūlīt viņas laidīs ārā, jo dažas dienas burtiski bija palikušas, pat viena, var teikt, līdz tiem oficiāliem testa rezultātiem. Tātad bērniem, tāpat kā man bija nozīmēts 10 dienu antibiotika cikls, bija jāsaņem 2 negatīvi testa rezultāti, un tad neviens visā Latvijā nevarētu pateikt, ka viņi ir slimi ar difteriju. Un pirms tās dienas, kad es jau saņēmu, redzēju datametā, atnāca pirmais negatīvais rezultāts, un nākamajā dienā jau vajadzēja būt otram negatīvajam testa rezultātam. Tas tāpat skaidrs, ka viņi ir negatīvi. Taču redzams, ka bērni veseli. Lūk, un es iepriekšējā vakarā
rakstīju 2 cilvēkiem telegramā. Mēs sarakstījāmies par konkrētām tēmām. Medicīniskām, teiksim, un juridiskām tēmām, kas attiecās uz šo situāciju. Un nākamajā rītā, jau no rīta, mans vīrs ļoti satraukts man zvana, saka, es vispār nesaprotu, kas notiek. Meitenītēm sāk taisīt manipulācijas, kaut kādas nesaprotamas, atbrauc ar invalīdu krēsliņu vai ar gultiņu un saka, ka viņām 2 dienas tagad būšot jāpaļ, mērīšot sirdsdarbību, viņām esot ļoti augsts troponīnu līmenis, turklāt dažādas ārstes nosauc dažādus ciparus. Viena saka 200, pēc tam otra, bet tas nesot nekas traks, otra atskrien saka 500, tas jau ir briesmīgs stāvoklis, viņas nedrīkst kustēties, viņa dzīve veselība tiek apdraudēta apmēram. Kaut gan visas dienas iepriekš, nevis visas, bet apmēram 3 dienas iepriekš tiešām nekādu ne ārstēšanu, nekādu procedūru vairs nenotika. Mēs tur vienkārši uzturējās slimnīcā un gaidīja principā testa rezultātus. Es sapratu, ka galīgi nav lādzīgi. Tajā brīdī situācija ir pavisam nelāga, jo man jau bija aizdomas, ka tas ir ar manām aktivitātēm ārpus slimnīcas saistīts. Bet tad, kad atnāca ārstniecības personāls, kāda no darbiniecēm un pateica manam vīram, ka tava sieva raksta nepatīkamas lietas telegramā, tad es patiešām nobijos. Jo tad es sapratu, ka lieta ir ļoti nopietna, ka es negribu, lai manas meitenes tur kaut minūtīt ilgāk paliek tajā slimnīcā. Jo es pati, gan video vīru sūtītajos redzēju, ka viņām viss ir labi. Es sapratu, ka to zinu tikai es un mans vīrs, un viss pārējais ir slimnīcas viedoklis, ārstu viedoklis. Un es noskaidroju pie juristes, ar kuriem man bija izveidojies kontakts, noskaidroju, ka man ir tiesības atteikties no ārstēšanas vai no ārstēšanas kādas metodes, ka Latvijā tādas tiesības pastāv cilvēkam atteikties no ārstēšanas. Tātad šis ir pacientu tiesību likuma 6. pāns. Tieši tā, pacientu tiesību aizsardzības likuma 6. pants. Un to es visu noskaidroju, bet es zvanīju vīram un saku, ka vīrs lūdzu atsakies no šīm manipulācijām. Es neredzu vispār iemeslu, kāpēc viņas tiek veiktas. Tev vajag to pārtraukt tūlīt pat. Es domāju, ka viņas ir nepamatotas vispār. Jo kā var būt pamatotas manipulācijas, ja ārstniecības personāls runā par to, ko sieva raksta telegramā vispār. Un tas ļoti nobiedēja. Vīrs laikam saprata, ko es saku, un viņš arī mutiski pateica, ka atsakās no tajām manipulācijām. Es viņiem teicu, ņem nost visas plāksterus, ko viņas tur ir salipinājušas un ģēra meitenes. Viņš arī paņēma tos plāksterus nost, zem viņam bija kaut kāds kēls vai kas. Jebkurā gadījumā mums līdz galam, arī viņam līdz galam netika izskaidrots, kāpēc 2 dienas meitenēm būs jāguļ uz tās gultas. Burtiski veseliem bērniem. Un ko es vēl gribu piebilst? Tajā dienā, kad mēs izņēmām bērnu, tiešām tas negatīvais tests bija otrs. Tātad bija pagājis 10 dienu antibiotikas kurs, bija saņemti 2 negatīvi testi. Un es gribu redzēt speciālistu visā Latvijā, kurš man pateiks, ka viņas bija slimas ar difteriju. Tātad brīdī, kad jūs tos bērnus izņēmāt, jau bija 2 testi, faktiski sanāk, ka viņš nav slims ar difteriju. Pretēji tam, ko mums mēdī apgalvo, ka slimi bērni tiek izņemti. Es pareizi saprotu, tā secība šobrīd. Es aizbraucu uz slimnīcu kopā ar savu draudzeni, es viņai teica, filmē notiekošo. Es sapratu, ka nebūs labi, ka neleidīs tāpat vienkārši, kad mēs piegājām pie palātas, vīrs atvēra durvis, tur bija viņš un viņš jau ģērba meitenes un jau kravāja somas, viņas jau bija gandrīz saģērbtas un tad ieskrēja palātā kāda ārste ar māsiņu, tā izskatījās kā ārste un teica, nē, tā viss nenotiks. Bet es viņai teicu, ka mums ir tiesības pamatojoties Latvijas Republikas likumiem, tālāk nepaspēju pateikt, jo viņa ieraudzīja, ka mana draudzene filmē un sāka viņai uzbrukt par to filmēšanu. Un visā tajā bužumā es vienkārši paņēmu savus bērnus,
abas savas meitiņas un devos projām no slimnīcas, jo tajā brīdī es sapratu, ka viņām tur ir reāli bīstami atrasties. Un es gribēju nogādāt viņas drošībā, vienkārši. Un mans vīrs palika vācot mantas, un tās ārstes palika kopā ar draudiem, tur ņemoties ar to filmēšanu. Un kā ir video redzams, kurš tika nofilmēts, viņš prasīja to iesniegumu atnest, kur viņš oficiāli atsakās no turpmākas ārstēšanas šajā klīnikā. Viņam tika atnests iesniegums, kur bija diezgan garš teksts, bet tā beigās bija tāds teikums, ka viņš piekrīt turpmākajām manipulācijām. Un šo iesniegumu viņš neparakstīja, viņš teica, nē, mums cits ir vajadzīgs, un tad tā māsiņa saprata, ka neies cauri tāda lieta, ka neparakstīja un aizskrēja uzreiz projām. Un tajā brīdī tātad ienāca jau 3 cilvēki medicīniskajās maskās, 3 ārstniecības personāla darbinieces izlika ārā manu draudzeni no turienes, aizslēdza durvis, ieslēdza manu vīru iekšā. Es to pēc tam uzzināju, protams, jo es tajā brīdī biju ceļā projām ar bērniem. Un ieslēdza manu vīru tajā palātā, vienkārši. Viņš sakravāja mantas, es saprotu, līdz galam un atdeva viņas manai draudzenei, kura viņas aiznesa uz mašīnu pēc tam, laikam. Bet apsargs arī tika izsaukts, un viņš paķēra manu vīru pie somas, pie krekla, un viņš nerāvās, bet viņš mēģināja uzvilkt apavus, un līdz ar to tomēr saplīsa kreklam viena poga izplīsa no tā, ka viņi ļoti stingri turēja. Bet mans vīrs agresīvi nekādu neizrādīja un gaidīja, kad viņam atnesīs to iesniegumu. Tajā brīdī, kad es vedu bērnus projām no Rīgas, man pirmo reizi visā šajā periodā, kopš šis viss smurks ir sācies, zvanīja no Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas. Bet tajā brīdī es ar viņiem runāt negribēju, un es to zvanu arī nepacēlu. Bet tomēr izrādās, ka viņiem mans numurs, kā izrādās, bija. Bet, mans vīrs tātad tur palika, viņu aizturēja apsargs, aizturēja fiziski līdz brīdim, kamēr ieradās sociālie darbinieki, līdz brīdim, kamēr ieradās bāriņtiesas pārstāvji, līdz brīdim, kamēr ieradās policisti, kuri arī īsti nesaprata, kāpēc viņi ir izsaukti, un mans vīrs agresīvi neizrādīja, un viņi arī neizrādīja agresīvu. Atstāt teritoriju viņam neļāva, bet arī nepiestādīja nekādu apsūdzību vai kā to teikt. Vēlāk ieradās vēl viens policijas darbinieks, kurš ieaicināja vīru mašīnā, un tur viņš uzrakstīja paskaidrojumu. Un pēc tam viņu atbrīvoja. Principā policija tajā brīdī nesaskatīja pārkāpumu nekādu, un manu vīru atbrīvoja. Bet šo te atteikumu no ārstēšanas es tā saprotu, ka pēc tavu vīru vārdiem viņš kaut kādā veidā uzrakstīja roku. Jā, bija tā, ka viņš prasīja vairākas reizes atnest nepieciešamo veidlapu, kas netika izdarīts. Pat policijas darbinieks jau prasīja atnest veidlapu, tik un tā tas netika izdarīts, un tad viņš vienkārši uzrakstīja roku atteikumu un atstāja. Jā, tieši tā. Un devās projām no teritorijas. Un tad mēs vienkārši braucām pie draudzenes manas, un tur norunājām, ka es gribu kārtot visus juridiskos aspektus šās situācijas, tāpēc es braukšu pie savas juristes to darīt. Un viņš brauks pie mūsu otras meitiņas. Lūk, un tā es arī izdarīju, aizbraucu pie juristes. Nokārtot tos juridiskos jautājumus. Diemžēl es neko nepaspēju nokārtot, jo 6 no rīta bija klavējiens pie durvīm, un man ieradās apcietināt 6 policijas darbinieki. 6, jā. Bāriņtiesa nebija, un tika izsaukta arī neatliekamā medicīniskā palīdzība, kura nogādāja manus bērnus atpakaļ uz to pašu iestādi, no kuras es viņus biju izņēmusi.
Un tev bērni šobrīd ir joprojām tātad šajā te bērnu klīniskā slimnīcā, es to saprotu, jā? Tieši tā. Bet te vēl ir viena tāda notikumi interesanti, kas risinājās pašās beigās, jo mēs to pētījām chronoloģiju, un tur sanāca tā, ka tas orderis izdotājs, jā, par to meklēšanu, jā, vai arestu, kas tur bija, viņš bija izdots vēlāk, nekā policija jau bija sēdējusi slēpiņos, braukājusi pa adresēm, es tā saprotu, ķēras cilvēkus. No tavas puses arī bija vairāki apmeklēti, laikam. Jā, tātad apmeklēja visas vietas. Tātad pirmkārt, kāpēc es nebraucu uz mājām uzreiz ar meitenītēm? Pirmkārt, es gribēju nokārtot tos juridiskos jautājumus. Un tā vieta, kuras varēja to nokārtot, kur man bija cilvēks, kas to zina, bija Saldus. Un Saldus no Gaiziņkalna ir ļoti tālu otrkārt. Es biju izmērzusi māju, sadedzinājusi matračas, nebija tur visu to laiku, vispār leduskapī neko darījusi. Un šajā brīdī, ja man gribētu piesiet bāriņties ar lietu, viņa to ideāli varētu izdarīt. Leduskapī vecs sēdiens, nav kur bērniem gulēt, nav skapju, nekā nav vārdu sakot, viss bērniem nav piemēroti apstākļi, kur dzīvot. Jauna skapja mēbeles jau bija saorganizēta, to man tagad teica cilvēkam, būs vēlāk, tajā brīdī vēl nebija, bet ar to jau bija paspējis. Ja kurā gadījumā organizēs tas bija, bet uz vietas manā mājā tas nebija. Un tieši tajā brīdī es nevarēju atrasties savā mājā, jo bāriņties manam vīram draudēja, ka izņems bērnus. Slimnīcā draudēja par šo gadījumu. Ka mēs tā uzdrošinājāmies atteikties no ārstniecības iestādes pakalpojumiem, vienkārši paņemt savus bērnus ar 2 negatīviem difterijas testiem, vienkārši aizbraukt projām no turienes. Jā, tā kronoloģija sanāca tā, ka jūs atteicāties no šīs ārstēšanas, tad uzreiz bija, acīm redzot, šis ārstu ziņojums, tad vakarā bāriņtiesas lēmums. 8:55 piekdienas vakarā vienpersonisks bāriņtiesas lēmums mums pārtraukt tiesības. Jā, vecāku tiesības. Lai gan jūsu ķeršana, es nezinu, kā savādāk pateikt, sākās jau krietni iepriekš, kā mums cilvēki ziņoja jau visas tās dienas garumā, pirms par bāriņtiesas lēmumu, pirms policijas, kas jau ir nelikumīgi. Visa tā ka cik es esmu dzirdējusi no saviem cilvēkiem, radiniekiem un draugiem, tātad pirmās ziņas ir, ka 3 pie Gaiziņkalna patrulēja mašīnas. Nezinu, viena vai vairākas, bet šķiet, ka šajā visā operācijā mūsu noķeršanas, es tā arī piekrītu, mūsu noķeršanas operācijā bija iesaistīti milzīgi policijas spēki. Vienkārši milzīgi. Es pat nezinu, cik ekipāžu tur bija, bet ļoti daudz. Jo dažas patrulēja pie Gaiziņkalna, var teikt, no pēcpusdienas līdz naktī. Es nezinu, cik viņi tur ilgi sēdēja. Dažas bija aizbraukušas arī uz manu vecāku mājām un patrulēja arī ceļus apkārtni Gaiziņkalna. Kāda bija arī Ogrē pie mana brāļa sievas pārbaudīt, vai es tur gadījumā neslēpjos, kaut gan es neslēpos. Es braucu pie savas paziņas kārtot juridiskus jautājumus. Un bija arī tīnūšos kratīšanu veikt, bet tas gan bija pēc ordeņa. Viņi patrulēja teritoriju pirms ordeņa, bet iegāja mājā reāli 5 no rīta. Un es tā dzirdēju, ka mans vīrs dzirdēja, ka viņi sarunājās, ka arī uz Lietuvas pierobežu ir nosūtīta kāda ekipāža. Milzīgi spēki iesaistīt. Milzīgi resursi, jā. Tas ir jau. Lūk, un tā tad es mazliet par to pasmaidu, jo es tajā brīdī tiešām, kad es to visu dzirdu, man tas liekas tik smieklīgi, ka es esmu Latvijas lielākais terorists un tā, bet mani arī izturās. Jau ar tiem apsargiem slimnīcā man likās tiešām smieklīgi ļoti.
Jā, tā epizode stāstīja, ka viņš pilnīgi apsargs sēdās tā mašīnā. Nu jā, tā bija, jā. Apsargs mani pavadīja līdz mašīnai, kad es iznācu no bērniņa. Un es domāju, kad es tagad iesēdīšos un braukšu, bet nē, viņš iesēdās ar mani mašīnā kopā. Un tad es braucu ārā no teritorijas un izbraucu no slimnīcas teritorijas un izlaitu, un apsargs vēl joprojām sēž man mašīnā, un es prasu, vai viņš man brauks uz māju, saprata, ka viņš nerunā latviski, paprasīja to pašu krieviski, vai jūs man brauksiet līdz uz mājām, un es saku, jums jau, jūs jau tikai vajadzēja mani pavadīt pa slimnīcas teritoriju, un tad viņš tikai izkāpa jau ārpus slimnīcas teritorijas ārā. Bet šī ar policiju tas bija, savā ziņā visā šajā traģiski. Man neliekas tas smieklīgi tāpēc, ka manus bērnus nogādāja atpakaļ uz to iestādi. Tikai tāpēc, un tas bija ļoti morāli grūti. Tas bija visgrūtākais vispār redzēt to. Tas ir arī viens no faktiski mums iemesliem šodien šeit tiešraidē, jo es saprotu, ka tu tomēr aizējies par meitenēm, kuras ir tajā pašā slimnīcā šobrīd atpakaļ to pašu cilvēku rokās, tāpēc... Es ļoti raizējos par tajām meitenēm, bet es arī saprotu, ka manas meitenes un mani redzēja ļoti daudzi cilvēki tajā dienā pa ceļam uz turieni. Un es gribu redzēt cilvēku, kurš pateiks, ka viņas bija ļoti smagā stāvoklī un ka viņas bija slimas. Es gribu tādam cilvēkam acīs paskatīties. Jā, šobrīd mēs tātad faktiski ceram un paļaujamies uz sabiedrības aktivitāti, līdzdalību, varbūt šeit palīdzību. Par to apcietināšanu, mani apcietināja un veto tad uz Rīgu. Un tas pamats, kāpēc es tiku apcietināta, ka es esmu atstājusi bērnus bezpalīdzīgā stāvoklī. Tas ir apsūdzība mums. Pārdaugavas iecirknis par to atbild. Tātad aizveda mani uz Pārdaugavas iecirkni. Pirmo reizi pasēdēju tādā interesantā vietā, bet, un tālāk no Pārdaugavas iecirkņa, kad visas formalitātes tur tika nokārtotas, pierakstītas mantas un viss, ka jau parasti tādās lietās dara, kas man bija jauna pieredze, mani saslēdza roku dzelžos un vēda uz īslaicīgās aizskrēšanas izolātoru. Tu bija tik bīstama, kas jāsaslēdz roku dzelžos. Es jau pēc meklēšana, pēc tās operācijas apjoma, ko pēc tam man cilvēki stāstīja, sapratu, ka es biju tik bīstama. Nē, es nepretojos, es viņiem paprasīju, ja es esmu tik bīstama, tad jau droši vien vajag aizmugurē rokas saslēgt, ne jau priekšpusē. Bet, saslēdz vienkārši priekšpusē un iesēdināju mašīnā ar vestēm un triju policistu pavadībā. Devos uz izolātoru. Tur visas procedūras atkal neziņas nakts vispār, kas noticis ar manu vīru, kas noticis ar to meiteni, kas pie maniem vecākiem, kur viņu ielika, ja mums atņēma tiesības, un tāda neziņas nakts pagāja. Nākamajā dienā es arī atkal atgriezos iecirknī. Un šoreiz no tā policista vārdiem, kas manī veda, es sapratu, ka viņš uzskata, ka stāvoklis meiteņa ļoti smags bija un ka mēs tiešām esam izdarījuši noziegumu smagu. Un tāda laikam ir ziņās virsraksts, es nezinu. Es saku, ka izolātorā, ja kāds nezina, kā tas ir, ka tur nekā nedrīkst būt vispār. Pat laulības gredzens tur nevar atrasties pie cilvēka. Tā kā es biju pilnīgi bezinformācijas telpā tajā brīdī un nezināju, kas ir noticis. Bet, iecirknī es satiku savu vīru un... Bet kā jums ar šobrīd jums ir kāda informācija vispār pieejama par katru meitenēm iet? Jā, jo mana mamma tur laiž tomēr iekšā un mana mamma bija pie viņām un teica, ka izskatās viņas labi. Un ka, jā. Labi, un juridisko palīdzību tev ir, kas šobrīd es tā saprotu. Jā. Jā. Un tieši tāpēc, ka ir kas sniedz ļoti, mēs tikām ātrāk nekā 48 stundas. Nevajadzēja tik ilgi
sēdēt izolatorā. Principā tā situācija šobrīd ir tāda, ka man ir aizdomās turētās status, man ir apturētas tiesības saviem bērniem. Es tātad nevaru, kā man bērntiesas priekšsēdētāji, kura pieņēma lēmumu, paskaidroja, lai es nevarētu atkal tā rīkoties un viņas izņemt. Lai viņš tā vēlreiz negadītos. Man ir aizliegts izbraukt no valsts, un man ir jāuzturās noteiktajā dzīvesvietā, ko es esmu norādījusi, vismaz vienreiz dienā tur jābūt. Principā tā. Nu, skaidrs, labi, šoreiz ļoti daudz informācijas ir. Droši vien, ka te cilvēki tagad skatījās, analizēs. Bet, paldies, ka tu padalījies ar to stāstu. Tagad beidzot mēs arī redzam, kas ir, teiksim, no tavas skatu punkta, kas notika. Jo līdz šim brīdim bija tikai informācija no mēdījiem. Kā tu pat teici, arī policisti bija pārliecināti. Neviltot iespējams, ka tas ir jādaras un tam līdzīgi. Tālāk. Labi, es domāju, ka mēs varbūt varam beigt šodien, bet noteikti tam visam stāstam būs turpinājums. Tālāk. Tā, kas mums te vēl skatās. Pagriezīšu mazlietiņ tā. Skatītāji ir daudz. Paldies visiem, kas skatījās. Padalieties lūdzu ar šo video, lai pēc iespējas vairāk cilvēki var redzēt arī šo te no otras puses stāstu vai patieso stāstu. Es tagad ar spekulācijām nevienam neuzbāzīšos, bet jūs paši varat izvērtēt. Šobrīd visu redzējāt un iesaistaties. Varbūt kādam ir bijusi līdzīga situācija ar tiem pašiem ārstiem vai kaut kas tam līdzīgs. Ierakstiet noteikti komentārā, sazinieties. Un paldies visiem. Pagaidām tā, padalieties, piesakojieties. Tā, pagaidām.